Nu re, priekšā foršs ceļojums. Pēdas iezemētas, balstītas uz grīdas, vēders mīksts, atslābināti pleci, galva viegli tiecas augšu, mugurkauls taisns, un ja galvā vēl ir palikušas rosīgas domas, ļaujiet tām atbrīvoties gluži kā baloni, ko bērns palaiž no savām rokām. Es atļauju sev padziļināties. Tas ir tas, ko jūs varat sev pateikt, lai dotos kopā ar mani satikt savu augstāko es. Un šis būs augstākais es no jūsu nākotnes. Tas formāts, kas var atbildēt uz jautājumiem, var sniegt ieteikumus un var kļūt par spēcīgu resursu avotu ceļā uz saviem mērķiem. Ieraugiet sevi skaistā, maģiskā mežā, kurā virmo krāsas, virmo skaņas. Viss ir tik košs, tik aizraujošs, gluži kā pasaku filmā. Taču šeit ir droši, šeit ir patīkami, šeit ir jautri. Burvju mežs, kurā pastaiga izvēršas pār piedzīvojumu. Jau tagad varat vērot, kādi augi rādās, putni, dzīvnieki. Pastaiga turpinās cauri taciņai, līdz nonākt līdz kādam logam, un šis logs ir portāls. Ieskatoties tajā, notiek acu mirkļa pārēja uz citu dimensiju. Tieši tik viegli. Jūs esat citur, citā apziņas līmenī, citā laika līnijā un citā sevis formātā. Jau drīz jūs nonāksiet līdz savam nākotnes es, kurš jūs jau šeit gaida. Ieraugiet sev priekšā kādu skaistu templi, iespējams tas ir kristāla templis vai tropisks atvērtā tipa templis, kurā ir silti, viegli, gaisīgi. Iespējams tas ir pamatīgs templis no akmeņiem un pamatīgi mūrēts. Uz to ir vairāki pakāpieni, kurus šķērsojot jūs nonākat kādā lielā, plašā zālē. Iespējams, grīda ir no marmora, varbūt tā ir mīksti iztapsēta, un tam nav nozīmes, jo jūs turpināt savu ceļu uz priekšu, līdz ieraugāt kaut kur uz ērtas ložas savu nākotnes es. Jau tuvojoties tam, jūs atpazīstat viņu, lai gan viņš ir mazliet mainījies. Jūs tagad varat vērot, kas notika ar viņa ķermeni pa šiem gadiem. Varbūt mainīsies frizūra, matu krāsa, varbūt mainījušās ķermeņa aprises, muskuļa masa. Vēl kaut kas, kas var raksturot cilvēku figūru, vērojiet arī apģērbu tērpu, kurā jūsu nākotnes es jūtas komfortabli. Varat piefiksēt detaļas, auskarus, kaklarotes, gredzenus, apus. Varbūt tas ir kāds kronis vai dreļi. Varbūt tas ir vēl kaut kas, kas raksturo jūsu nākotnes formātu. Bet pats svarīgākais vērojiet, kāda veida enerģija plūst no viņa. Kas ir tas, kur viņš jau ir nonācis, ko viņš jau ir sapratis, ko viņš jau ir savā laukā nobalansējis. Vienkārši pajūtiet, kādi viļņi plūst no viņa, kā jūs jūties viņa tūmā un
kādas asociācijas saistās, atrodoties viņam blakus. Varbūt tāda kā iejāšana, varbūt viegls uzbudinājums, varbūt atkal satikšanās prieks. Ļaujiet tam visam pakoties ārā. Kad esat savu nākotnes es izpētījis un pajutis, var sākties dialogs. Sveiks, man prieks tevi redzēt. Kā tu jūties? Kas ir tas, ko tu gribi man nodot šodien? Varbūt es gribu kaut ko nodot tev šodien, savas nākotnes dzīves ietvaros. Varbūt ir kaut kas, ko tu man vari ieteikt. Kā darboties, kā strādāt, kā atpūsties. Kas ir tas, kas mani atjauno? Kas ir tas, kas mani pilda? Kas ir tas, no kā man jāsargājas? Kāds resurs man šobrīd visvairāk nepieciešams? Varbūt ir kāda atziņa, kāda atklāsme, ar ko tu vari dalīties jau tagad. Varbūt ir kāda rīcība, kāds solis, ko man spērt, lai es pietuvotos saviem sapņiem. No kā tu iesaki atteikties, ko tu iesaki minimalizēt? Varbūt arī man ir kaut kas sakāms tev par to, ko es noteikti nevēlos sastapt un piedzīvot savā nākotnē. Un tad, kad es tur nonākšu, es būšu sev pateicīgs par to, ko es šobrīd šeit iesēju. Ko tu iesaki man iemācīties? Vai kas jau manī ir? Kas ir tas, ko man vairs nevajag mācīties, vajag tikai aktivizēt? Un vai tu vari man dot kādus spēka vārdus, kādu balsta sajūtu, jo es taču zinu, ka tu esi es, un es esmu tu. Un man ir liels prieks piedzīvot šo brīdi jau tagad. Tu vari savam augstākajam pateikt komplimentu. Tu vari dalīties ar saviem pārdzīvojumiem, šī brīža emocijām. Jūsu dialogs ir intīms un mīlestības caurstrāvots. Tu vari pajautāt, kādi sapņi ir piepildījušies. Tu vari ieraudzīt, kādas lietas, kādas materializācijas jau ir notikušas. Un smelties tajā spēku. Ja vēlies, tu vari apskauties ar savu nākotnes es. Ja vēlies, tu vari pateikties tam un atzīties tam mīlestībā. Ieraugi, cik daudz savā nākotnes es tu vari smelties jau tagad. Kad jūsu dialogs tuvosies beigām, pasakies par visu, ko šeit esi piedzīvojis, sapratis, atklājis. Un lai arī tev dodies atpakaļ uz savu tagadnes brīdi, šeit un tagad, šajā ķermenī, šajā laika nogrieznī, lai integrētu to, kas šobrīd ir piedzīvots. Paldies par uzticēšanos. Paldies par iespēju modelēt savu nākotni jau tagad.